Varbūt. Nu, kāpēc mēs speram šo soli? Paldies. Vēl jautājumu? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pret. Atturās. Par Nāvaļu pašvaldībā piederēšo sabiedrību par ievadošot atbildību Ogres televīzijas kapitāla daļu pārdošanu. Doma ir saņemts SIA Ogres televīzija valdes loceklis Dacis Tribulskis iesniegums ar lūgumu pārdot pašvaldībai piederoša SIA Ogres televīzija kapitāla daļas kopā 14. Tad, ir sagatavots šis te lēmuma projekts, kas ir vairāk konceptuāls, jo ja šis lēmuma projekts tiks pieņemts, tad būs jāpasūta kapitāla daļa novērtējums, jāsagatavo pārdošanas noteikumi un jāapstiprina vēlreiz domas sēdē. Tad tur jau būs redzami konkrēti cipari un pārdošanas nosacījumi. Jautājumi? Kundze? Es sapratu, ka bija aicināts, jā. Es neredzu. Vēlreiz rīt šobrīd pašvaldības darbinieks sazvanīja televīzijas vadību, diemžēl sakarā ar to, ka viņi šo konkursu vinnējuši, ir ļoti noslogoti un nevar ierasties. Es lūdzu, varbūt kāds no pārstāvjiem arī noziņot, diemžēl viņiem tāds pilnās nebija būtība šobrīd tajā pašā konkursā, kas ir minēts, jo Nacionālā kolēģis padome ir pieprasījusi, ka nevar būt pašvaldību darbs. Man liekas, ka šis jautājums jāatliek, jāsagaida ir televīzijas pārstāvis arī noziņas un paskaidros. Un tad arī būs, līdz tam laikam būtu tās jāsagatavo provizoriskie pētījumi, kāda varētu būt šī cena. Tad var domāt un spriest. Man liekas, ka viņš jāatliek šis jautājums. Jo viņš ir, mums tomēr būtu jāuzņem no televīzijas pārstāvjiem. Varam arī tā rīkoties. Man nav iedomā. Tad mums jāuzliecina pārstāvis, bet to provizoriski noteikto cenu es nezinu, vai vērtētāji var noteikt tā provizoriski. Tad mums uzreiz varbūt ir jāpasūta tas vērtējums, bet tas ir izdevumi. Jā, izdevumi. Kas to maksā? Es domāju, ka varbūt tas jāpaliek uz nākšo komitejas sēdi, jāuzliecina televīzijas pārstāvi, lai viņi arī pastāstīs. Bet mēs to novērtējam un pasūtam uzreiz? Nē. Tāpēc ir izdevumi. Kuru pieprasījās? Un es pareizi informēju, tātad televīzija piedalījās nacionālā konkursā, Ogres televīzija, jūs redzējāt visas ziņas, tātad ziņu dienestos ir šis apstiprinājums. Kad televīzijai šajā konkursā tiek atzīst uzvarētāji, bet ir tie nosacījumi. Viens no nosacījumi ir šo kapitāla daļu arī pārdošana. Bet es atbalstu Helmāņa kungu priekšlikumu atliekam. Jā, ir televīzijas pārstāvjums. Televīzija lūdz to izskatīt, un mēs tā kā Nacionālajā televīzijas padomei aizrakstījām vēstuli, ka šajā sēdē izskatīsim. Bet, ja Helmāņa kungs liek priekšā, tad atliekam. Es atbalstu šo priekšlikumu. Jā, bet mēs paziņojam, ka jautājums tiks izskatīts. Jā. Šodien paziņosim pēc sēdes, kad ņemot vērā Helmāņa kungu priekšlikumu, jautājumu neskatām. Šajā sēdē izskatīsim, komitejas sēdē. Bet vai šie konkursu rezultāti, tas neietekmēs televīzijas konkursu rezultātus, teiksim, ar 1. janvāru? Bet, ja Helmāņa kungs tā vēlas, tad mēs varam tā mēģināt, ietekmēs, neietekmēs. Daudz, ka deputāti var vēlēties, bet šī gadījumā mēs esam mērķis, uzņēmumi darbojas, un mēs esam darbojas. Bet mēs jau nezinām lietas būtību. Jā, paldies, redzētīs, un... Jautājumi redzams, ka mums ir vajadzīgi diskusijas jautājumos, jo tika pārkāpts noteikums, ka komitejās netika skatīts. Otrkārt, es lūgtu priekšsēdētāju šodien
nebūt ziņotāju vietā un nedebatēt tur, kur nav atļauts, jo jums ir atļauts šodien domas sēdē tikai galvārds. Tos spiedienus, ko jūs taisat par savām ziņām un replikām mutiskajām, tās nav pieņemams un jāsāk strādāt, es vēlreiz teikšu, likumīgi. Paldies, Redzēdīs kundze, šobrīd to informāciju, ko es sniedzu, diemžēl tā bija tikai manā rīcībā. Un tikai tāpēc es ļoti atvainojos, ja jūs uzskatāt, ka es esmu pārkāpis domas nolūku. Nepārkāpis. Atliekam. Tad lūdzu, ir Filmēņa kunga priekšlikums aicināt Ogas televīziju un šo kapitāla daļu pārdošanu atlikt. Lūdzu, balsojumi, kas par to? Atbalstīt. Es nekļūstu uzvārdus, lūdzu vēlreiz. Es atvainojos, es neesmu pierakstījusi uzvārdus. Jā, bet viņi tikai vēl atnāk šeit tomēr uz to, protams, dīvaini. Atturās. Es atvainojos, jūs jau... Es vienkārši nesapratu, es balsoju par pirmo. Tātad pret ir 2. Rītā. Un atturās. Atturās. 2. Ja, nu, es uzskatu, ka viņiem bija jābūt klāt. Ielikt jautājumu pēdējā brīdī neatnāk uz šeit. Tad atlikt jautājums. Jā, jautājums tikai pēc pagādījuma. Mēs šogad saistībā ar pavasara plūdiem esam uzsākuši Ogres upes dambja rekonstrukciju. Šajā gadā mēs šim mērķim esam saņēmuši valsts finansējumu 70% apmērā no izmaksām. Tātad kopējais šī gada budžetā plānotais finansējums šim mērķim ir 934 000, nodrošinot 30% līdzfinansējumu, kas ir 280 000, bet, lai šo projektu norealizētu līdz galam, lai viss tiktu izbūvēts, tātad kopējās izmaksas ir 1 934 625 lati. Un tā kā šis process ir, visi darbi jau ir procesā, ir noslēgti līgumi, tātad ir šobrīd sagatavots lēmums tagad, lai mēs uzreiz varētu sniegt kreditēšanas padomē, ir sagatavots lēmums par kredīta ņemšanu atlikušai summai, kas ir latos 1 625 000 vai eiro, tie ir 1 423 761 eiro. Ar valsts kases noteikto procentu likmi uz 20 gadiem. Un tātad, ja šīs kredīta saistības mēs vēl uzņemamies, tātad mūsu kredīta portfels šobrīd ir 21 308 724 lati. Patreizējās kredīta saistības mums ir 16 58 657 lati. Paldies. Jautājumi? Redzēdīs kundze? Lūdzu, es pareizi saklausīju, ka mums tagad šis kredīts no eiro, kas latos 1 645 000. Vēl ir papildus. Tas mums tagad vajadzīgs, tas ir šajā lēmumā. Šajā lēmumā tas ir. Un šobrīd valsts budžets, likums par valsts budžetu 2014. gadam paredz, kā ārkārtas situācijas pašvaldības var saņemt kredītu. Un tā kā šī situācija ir ārkārta no šī gada pavasara plūdiem, un par cik jau šie darbi ir uzsākti, tad šobrīd mēs runājam arī ar Finanšu ministriju, ka varētu mēs saņemt šo kredītu. Turpinājums lūdzu, tātad mēs tagad vēl ņemsim 1 665 000, kaut kā mums iedeva valsts.
Jā, kopējā summa bija ar 654 bija, laikam, valsts iedeva un 280 000 mūsu līdzfinansējums. Mēs šogad apgūstam 934 000. Kopējās izmaksas ir 1 934 625 un 934 mēs jau, un tātad 1 625 mums ir vēl uz nākošo gadu paliek. Darbi, kas ir realizēti. Teiktā iepriekšējos periodos, tagad mums ir palielinājies, tu vairāk kā 100 000. Jā, jo tajā laikā, kad gāja runa un tad, kad mēs arī sniedzām iekšā finanšu ministrijai, nebija jau konkrētas tāmas, nebija ne projekta, nekas, tā bija tāda provizoriskā summa, bet šobrīd ir saskaņā ar... Jā. Vēl jautājumu? Ja nav, tad iebildē. Cik mums ir kopējais kredīta apjoms? Šobrīd mums ir 16 58 657 lati. Proporcijā no budžeta, cik mēs aptuveni varam paņemt kredītus? Mēs varam vēl paņemt, tas ir pēc maniem. Es uzskatu tā, ka 15% kredīta portfelis, tas ir pašvaldībai ļoti saspringts. Valsts, tas, ko šobrīd pieļauj, tie ir 20%, bet šī gada likumā par valsts budžetu ir arī atruna tāda, ka pašvaldībām, kuras piesaista investīciju projektus, finanšu ministrija dos atļauju arī virs tiem 20% ar tādu nosacījumu, lai tas neuzliek tādu risku pašvaldībai. Bet tad tas ir patiešām ļoti, ļoti saspringts. Es nesagaidu atbildi. Ir tā, ka mums vēl, būtībā līdz tai, manā skatījumā maksimumam ir 8%, ko mēs vēl varam, ja? Bet likumā noteikts ir 20% un finanšu ministrija, tas nozīmē ir vēl vairāk, tad tie ir 8 plus 5, ja? Tad tie ir 13% vēl. Ja šobrīd mums ir 7,58%. Tātad mums ir kredīta portfelis mums ļauj. Vēl jautājumu? Ja nav, tad pilna atbildi uz Gadzītiņas kundas jautājumu. Es sekojoši, ka šobrīd šie darbi mums nodrošina pirmo 3 kārtu realizāciju. Tas nozīmē norūpītas ietekas daļas dambi sakārtošanu. 4. kārta. Droši vien vēl pēdējā būs labiekārtošana, paredz darbus līdz Rūpnieku ielai. Jo veiktā ģeodēziskā izpēta par urbumiem visā dambi garumā un Lūtnes un piekrastes urbumiem liecina to, ka šis dambis, kas tika uzbērts 70. gados, ir uzbērts kā aizsarga baumas un neatbilst dambja konstruktīvām prasībām. Bet tas, ko mēs šobrīd plānojam, tas, ko es palaidu apkārt šo prezentāciju, tātad ar 15. gadu būs pieejami līdzekļi pilsētām hidrobūvu sakārtošanu. Pēdējo kārtu, tad 4. un obiekārtošanu, mēs plānosim un projektēsim būs ar atbalstu pēc struktūra fonda līdzekļiem. Jo, diemžēl, ātrāk mums šie resursi nav pieejami. Un arī prognozējumās izmaksas, ko pasaka eksperti, tas būs vēl pāri 1 miljonu. Lūdzu balsojam. Visi pret, atturās nav.